nodibinājusies tikai 1 gadu, tradīcijas ir jaunas, katra no mums ir šeit ar savām vēlmēm, ar savām iespējām. Tas, ko es gribu pateikt, es gribu patiecībā pacelt tostu pirmkārt par Annu, bez Annas, protams, nekas nenotiktos, un otrkārt par drosmi. Anna, tu mums piedod drosmi, un drosmi vajadzīga jebkurā vietā dzīvē. Mēs labi zinām, ka drosmi vajag kaut vai uzvilkt, nezinu, melnas zeķubikses, īsus svārkus, drosmi vajag, lai biznesu nodibinātu, lai skolu nodibinātu, deju skolu. Drosmi vajag, lai atnāktu arī uz deju nodarbību, piekrītat? Vajag drosmi. Un vēl lielāk drosmi vajag, lai izveidotu grupu. Sākums ir Anna, un pēc tam jau nāk visas meitenes kā skudriņas uz skolu. Acīm redzot, viņš šajā skolā ir sajutuši, ka viņām kaut kas šeit ļoti daudz tiek iedots. Un acīm redzot, viņas to prot novērtēt, ja viņas viss šeit ir. Un paldies, meitenes, ka jūs esat tiešām bijuši tik drosmīgs un atnākuši līdz šejienai, jo mēs vēl no rīta Vineta nezinām, kā tas viss būs, vai vispār būs. Paldies arī viesiem. Liels paldies. Un Anna, ar to, ka mēs tev pateiksim, ka mēs tev mīlam, būs pa maz. Tas ir kaut kas daudz nozīmīgāks, ko varētu pateikt. Ai, tas Vārds sakot, jā, no manas puses šodien gribu pacelt par drosmi. Par jums visām meitenes, par drosmi, par to, ka Anna ir spējusi kaut ko tik pamatīgu iedibināt, ka cilvēki šeit nāk, viņi jūtas labi, viņi jūtas mīlēt un pieņemti. Es ceru, ka tā mēs visas jūtamies un arī no mums visām ir atkarīgs, lai arī turpmāk tā tas būtu, lai mēs justos mīlētas, pieņemtas šeit tā kā mājās un viena ar otru kopā. Nu, tad arī par grupas nākot, par jūsu grupas nākot, Anna par skolu, par visu kopā. Par Annas mājām. Par Annas mājām. Anna, čau! Rau, rau!